Čau visiem! Es gan jau esmu rādījis un teicis, ka man ļoti patīk gatavot plovu brīvdienās reizēm, bet reiz pusgadā man jums gribas atgādināt, kā es to daru. Man šķiet sanāk ļoti garšīgi. Tā kā parādīšu, kā forši ģimenei un draugiem pagatavot plovu, kurš visiem garšos. Galvenais princips ir nekādas tomātu pastas, nekāda kečupa vai nekādas tomātu mērces. Tā kā tev vajadzēs turku zirņus, sāli, rīsus. Man ir basmati rīsi, jo lāzers un citi rīsi ir ļoti grūti dabonami, un tā ir kontrabanda. Tad man ir sīpols, ķiploks, čili pipars, man ir jēra lāpstiņa, man ir burkāni, man ir barbaļogas, un tad mums būs ātrie salātiņi pie plovu, kas arī baigi forši. Man ir tomāts, citrons, sīpols, koriandrs un sumaks. Sumaks dos salātiem tādu foršu skābenumu. Un tad man ir eļļa, kokvilnas, kas plovam ir vienkārši superīga. Un man ir kazans un grils. Tā kā kamēr sildās kazans, tikmēr jau esmu sagatavojis šīs visas detaļas, saliksim kā vajag, un cepsim gaļu, tad tomātus un liksim klāt pārējo, par rīsiem jau vēlāk. Tad eļļa ir uzkarsusi, tad gaļu liekam iekšā. Skaties. Tad apcep gaļu. Ļoti labs ploviņš sanāk arī no pīles. Tā mēs toreiz var jāras tiksim galā. Tā kā apcepsim gaļu un tad liksim klāt sīpolu. Gaļiņu es apcepis smuki zeltājiem. Tad vērtam klāt sīpols. Man bija 2 sīpoli. Tā kā apcepam arī tos. Gaļas ielikt nedaudz vairāk, varbūt tā kā vajag. Man garšos tā ir diezgan daudz. Tā kā apcepam sīpols arī kārtīgi. Kad visu esi apcepis, tad liekam iekšā burkānus. Es tos neapcepju. Tu arī tev gribās apcept, protams. Nav nekāda problēma. Es lieku iekšā burkānu. Tādu piebēšu arī sāli. Tādu piebēšu mūsu garšo maisījumu plovam. Tādu iebēšu turku zirņu. Tādu piebēšu barbaļogas. Tad ielikt 3 ķiplokus, kur pēc tam izņemt ielikt rīsos. Un 1 čili piparu. Un uzliesim ūdeni, lai viss pārklāj un ļausim tam saltēties. Viss saltējam kāds minūtes 50. Un, kad minūtes 50 ir pagājušas, domāju, ka gaļa būs mīksta un gatava. Un tad liekam iekšā rīsus. Rīsus es noturēju pasiltā ūdenī minūtes 20. Tad mainot ūdeni tos nomazgāju. Ķiploks ņem ārā. Ieliksim rīsos tos atpakaļ, lai vēl papildus garšu atdod. Čili piparu ņem ārā, to vairāk iekšā neliksim. To uzliksim uz plovu pēc tam. Tā. Šo vajag pagaršot. Vajag, lai viņš ir diezgan pasāžs. Tā, tad mums vajag bišķi vēl sāli, jo tad rīsi būs ļoti garšīgi. Tā kā šito vajag nedaudz sāļāku nekā realitātē. Šitā. Viss te būs sasautējies tūlīt. Hop. Un laižam rīsus iekšā. Tā. Šak. Un pa visu plovu droši kārtotos. Ja tev pietrūks ūdens, tad uzliesim. Te izstāst, ka mums arī bišķi pietrūks. Rīsus tiešām ir svarīgi noturēt tādā remdeni siltā ūdenī. Un tad kārtīgi noskalot cieti no tiem. Rīsus tiešām nopērc arī bišķi labākus nekā lielveikalu paciņās. Paciņas gan neizmanto. Tā kā rīsis redz mums ir iekšā, jo ūdens mums bišķi pietrūks. Tas, lai tas tā vienmērīgi nosac rīsus. Ieliksim ķiplokus un ieliesim ūdeni. Hop. 2, iestādīsim 3. Pielīdzināsim. Liesmu tev vajag ļoti niecīgi šobrīd, kad tu vārīs rīsus. Un ūdeni uzlējam virsū. Būs gan. Tā kā taisam ciet, lai gatavojās, un parādīšu salātiņus pie plovu. Parādīšu tev primitīvus salātiņus, bet pie plovu tie ļoti labi klāt. Kā redz, man ir fantastiski tomāti. Latvijā šobrīd, tomāti uz pilnu klapi. Tā
kā tomātus dabūt. Nav nekāda problēma gardos. Vienkārši primitīvi saliekam sīpoliņus. Svarīgākā sastāvdaļa ir sumaks šiem tomātu vienkāršajiem salātiem. Ļoti primitīvi. Čak. Un pie plova būs ļoti garšīgi. Tad vajadzēs noteikti tev vēl koriandru. Tas šeit arī ir ļoti būtiska lietiņa. Koriandru vienkārši lielos gabaliņos. Arī nekapāt kā pesto. Šit koriandru virsū. Uzberam sāli. Uzberam sumaku. Hop. Ļoti gards. Vajag nedaudz citronu soliņu. Un, protams, nedaudz spāņu olīveļu. Šik. Un šī štela pie plova iet ļoti labi iekšā. Gatavs. Viss ir gatavi, tad ploviņu varam ņemt ārā un droši likt vēdrā. Tā kā skatāmies, kas mums te notiek. Rīsi ir irdeni. Ļoti forši. Viss ir kārtībā. Tā kā droši varēsim jāizmakšķerē ķiploki. Tos saliksim pa virsu. Bet pārējais viss tie gaļiņi. Skaties, cik mīksti. Parādīšu to te. Redzi? Visu jūka ārā. Viss forši. Tā kā saliksim plovu uz šķīvi. Un tad parādīšu burkāni mīksti izsautējušies. Galvenais katrs rīsiņš atsevišķi. Nav nekas saķeps. Viss ir forši. Salikšu šķīvi un parādīšu, cik gardi. Redz, skābeni, svaigi salātiņi. Redz, irdens plovs, tu redz, katrs ir atsevišķi graudiņš. Nekas nav salauzts, saspiests, tāpēc ir labi rīsi. Nu tad aiziet gaļiņu ar bārbuļogām, skābām un sautētiem burkāniem un maigu jāra gaļiņu priekā. Ļoti gardi.